veidojot Merkurī piedāvātās digitālo prasmu attīstības programmas. Tas, ko mēs izdarījām sākumā, mēs nointervējām savus klientus un arī lūdzām viņus novērtēt savu uzņēmumu to digitālo briedumu. Un tad jau mēs skatījāmies, kuras ir tās nozares, kuram vajadzīgs lielākais atbalsts tieši šajā digitālajā transformēšanā. Un ražošanas uzņēmumos ir gan rezerves digitālā komunikācijā ar klientiem, bet arī iekšējā optimizācijā pietiekami liels rezerves. Šī ir ļoti kompakta, faktiski, kā jau nosaukums saka, ievecs uzņēmumu digitālajā transformēšanā. Programma ir domāta uzņēmumu vadītājiem, tātad vadības līmeņa, īpašnieku un vadības līmeņa programma, lai saprastu, hei, vai digitalizācija ir priekš manis, jeb mūsu uzņēmumā patreiz mēs jau esam labā līmenī. Tas nozīmē saprast digitālo briedumu savā uzņēmumā, izvērtēt, varbūt ieraudzīt tās jomas, kur konkurētspēja nav pārāk liela, lai pēc tam jau domātu tālāk un padziļinātu iekšā šajā digitālajā transformēšanas jautājumā, kam mēs piedāvājam atsevišķu programmu. Ražošanas, vieglās rūpniecības uzņēmuma vadītāji varēs labāk apzināties to, kāds patreiz ir digitalizācijas līmenis uzņēmumā un vai ir nepieciešams kādas izmaiņas šajā jomā, lai jau tālāk tad varētu padziļināt skatīties šo digitālās transformēšanas jautājumu, kam mums ir atsevišķa programma.